regulātoru apstiprināto metodiku, ūdenssaimniecību pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Tie tarifi tiek nodīti tādā apmērā, lai pakalpojumā saņēmumi veiktie tarifu maksājumi sektos sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti. Protams, tarifos ilgi tikai ekonomiski pamatoti izdevumi. Darbas pilsētā pastāvīgi bija izstrādāts 2010. gadā un stājās spēkā 2011. gadā. Mēs ar tiem tarifiem esam apmierināti un kādas izmaiņas nekas. Varbūt kādi jautājumi? Jūs neprasiet, ka iedzīvotāji sūdzējušies vienam no deputātiem, Raimondam Mikaram, ka gadā ir viena no augstākajiem tarifiem valstī, apkurei, ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem. Pēc saņemtās informācijas un tādas komunālās saimniecības izskats, ka Darbas pilsētā piedāvātie tarifi ir neadekvāti lieli. Un Darbas pilsētas iedzīvotājiem no saņem ienākumiem gadā veidojas nevēlīgi dzīves vidi. Līdz ar to viņš piedāvā, lai veidotu mēs darba grupu, kur varētu izvērtēt šos ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, jo tiem mēs varam pēc likumdošanas noteikt tarifu paši domē, bet apkurei domu mēs nevaram darīt. Tā kā pēc šī iesnieguma, tad varbūt arī mums priekšlikums, tad šī darba grupa mums ir jāizveido, lai tad viņi arī pēta, skatās, ko tad mēs varam kā šos tarifus izmainīt mūsu iedzīvotāju labā. Es gribu jums mazliet parādīt, kāds mums apjoms ir dažkārt rezultāts, saražoties ļoti strauji samazinās daudzumu. Gan saražotājs, gan pacēlums, gan arī lietotājiem avotājs. Un tāpēc mums lai izveidotu saistošos noteikumus attiecīgi jaunajam ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, kurš stājas spēkā no 1. janvāra. Un tur arī ir teikts par, ka vietējās pašvaldības doma izdod saistošos noteikumus, kuros paredz kārtību, kāda tad tik viegti tie pieslēgumi. Jo mums ir ļoti maz pieslēgumu. Mums gadē pa 7 tikai pieslēgumi. Projekts ir gājis cauri Eiropas. Bet pieslēgumu mums tiešām nav. Drīzāk ar saistošiem noteikumiem jāstrādā kopīgi, lai būtu tie pieslēgumi, lai mēs veidotu lai cilvēki pieslēgtos pie ūdens un kanalizācijas. Jo gadā ir pagājuši gadu 7 ūdensvadam, 15 kanalizācija. Iepriekšējā reizē bija 14 arī 7 ūdensvadam, 7 kanalizācija. Tas ir ļoti, ļoti maz. Jo projektā ieguldīta liela nauda, ir atkarīšanas iekārtas ļoti energoietilpīgas un arī atzelzošanas stācija ir izbūvēta jaudīgiem sūkņiem, bet mums ir pieslēgumi. Tādu darba grupu varbūt, lai mēs saistošos noteikumus kopīgi. Bet vispār bija izvērtēšana kaut kādā, cik var pieslēgt, cik nav pieslēgts. Būs iesniegti domāja, jā, visi saraksti pēc, cik iedzīvotāji, pēc kādām adresēm, kuri ir pieslēgušies pie ūdensvadu kanalizāciju, kuriem ir pieslēgts ūdensvadu, bet nav kanalizācijas varu. Tas varētu pārbaudīt, kur daudz varētu ūdens. Ziniet, ir pieejamība, jā, kur tu vari pieslēgties, bet tu nepieslēgties. Un bet kur nav pieejamība. No iespējams, tikai par tiem variantiem, kur pieejamība, un nav pieslēguma, jo mēs pēc projekta nedrīkstam. Mums brauc pārbaude no Rīgas, un mums pirmo kārtu jau pārbaudīja, brauc pēc to, tagad pārbaudīs otro kārtu. Lai mums būtu pieslēgumi, jo mēs esam... Kādreiz jau tāda runa Eiropas Savienības
vai pēc projekta vairāk ieslēgumu, bet es pie tā neviens nestrādā. Nu, tāpēc arī tagad to jaunu likumu izdeva ūdens saimniecības, 1. janvāra, jā? Un tur arī raksta, ka lūdzu izstrādājiet saistošos noteikumus, kādu kārtībā, kādā jūs pieslēgsieties. Bet kā mums tāda darba jā, jo mēs arī komunālā saimniecība nevar iet pagalmā un pateikt, tu lūdzu pieslēdzies, jā? Mums nav tāda tiesība. Ja ir saistošie noteikumi, mēs sakām, mums ir saistošie noteikumi, mums ir jāpieslēdzas. Jā, viņi nav pieslēgušies, tur tad viņi liek savu kanalizāciju uz ūdeni. Nu, grāvjos, grāvjos. Bet tas taču ir dabas aizsardzība. Nu, tur tā lieta. Tāpēc mēs ar projektu veicām, vai nebūs. Gadus visi klusē, tāpēc, ka es zinu, kā antropinē pie mums, es domāju, gadus 10 jau tiešām visi antropinieši ir pieslēgti. Problēma nav. Tāda problēma nav. Tāda problēma nav. Tikai pilsētā. Tāpēc, ka es zinu, ka man malējā māja un man apbrauca un pieslēdza. Jā, es arī agresīvo laukos. Es visiem pieslēdzu. Tā. Tā, tad šī atskaita tāda ļoti sausa, protams, ir tur. Es domāju, ka deputātis uzdos mums jautājumu, mēs esam gatavi, tāpēc atbildīgi atnāk. Nē, nu. Bet, ja nejautājumu. Mēs tā paskatāmies zudumi procentos, jā, 28%. Tas jau tā ārprāt, tas ūdens nebien ārā, tāpēc tik šautīgi liela procenti. Tāpēc, ka ir vēl tā kā brīvkrāna. Un brīvkrānos, cik es redzu, es eju uz mājām un skatos, tur brauc mašina pēc mašinas pie tiem brīvkrāniem, un visi pilnīgi pa kāpnām vēl tad ūdeni. Tad vienos vajadzētu, kad mašīnām brauc, tad varbūt, kad tās mašīnas īpašnieks var arī, ka jums ir pasākums, pajautāt, cik tad viņš ir pamats samaksājis vai nav samaksājis. Pēc sēstošas noteikums arī būs atrakstījis kārtām brīvkrāni. Jā, brīvkrāni, jā. Kā mums noteikumi. Tagad nav vispār. Nē, nu tur arī jaunajā likumā ir paredzēts par brīvkrānu izmantošanu. Tāpēc jāizstrādā Brīvkrānu jaunas izmantošanu. Bet šitos tarifus, es iesaku deputātu Rīgberg, piemēram, par šiem tiem tarifiem, kas tagad ir spēkā, mēs neko nevaram vairāk nespriest, nerunāt, jo bija uzklausīšanas sanāksme, bija, tad, kad regulators pieņēma, te bija iedzīvotāji ieradušies, bija pārstāvju nodoms, viņš varēja tikpat labi uzdot mums jautājumus par tarifiem, ja, un priekšlikumus un viedokli izteikt, jo tiešām bija uzklausīšanas sanāksme. Tas pats arī ar siltumu ir. Toreiz es neredzēju deputātu Niperiem, viņš būtu ienācis šeit un uzdevis mums jautājumus par tagad spēkā esošiem tarifiem. Jo toreiz jau vajadzēja uzdot, tad, kad 2011. gadā mēs viņus pieņēmām. Bija taču uzklausīšanas sanāksme, ja kurš iedzīvotājs varēja uzdot jautājumu. Tagad viņi ir apstiprināti, izstrādāti saskaitā ar metodiku, apstiprināti padomes lēmumu. Tur mēs neko nevaram, cik jau gadu ir pagājis. Vienkārši mēs varam saistošos noteikumus, lai pieslēgt mums būtu. Mums taču apjoms samazinās. Cik jums no atzozošanas stācijas, no kanalizācijas, no visa par elektrību vajadzēja uz motoriem, šūkiem, upiem un tā tālāk. Piemēram, uz siltumā, neskatīt siltumsūkums, tad ziemas laikā apmēram 3000 mēnesi elektrību tikai. Tas ir kā ūdensvada, visā. Jā, pārsatnešanās stācija. Es varu pateikt. Mums aiziet uz ezera iela atkrīšanas iekārtā 97 977 kW. Maksājāmies gadā 9227 eiro. Tas ir uz ezera. Uz atzozošanu. Nu, kopā. Ziemas laikā maksām 48,672 kW aiziet uz atzozošanu. Maksājam gadā 7086 eiro. Jā, plus sūkmētājs. Tur bija, cik es saprotu, vairāk runa par to personāla izmaksām, ka pārāk daudz.
Kādreiz bija vainums un tas jau tas varam atcelts. Nu, tur nav kāda iepriekš. Kādi personāli? Tas bija, kas nodarbinātīs pēc ūdens apkārtē, kanalizācija. Iespējams vienmēr. Nē, kāda būs tā kvalitāte? Nu, administrācijas. Jūs zināt, tā Visi to neizstrādājam. To mēs bija aprēķini, un viņi iesniedz regulāri. Viņi Ja ir regulāri pamatoti, jā. izskatot, Viņi bija pamatoti, tad viņus arī apstiprināja. Nevienam nepamatot un neapstiprināja Rīgas komisijas sēdē. Cik bieži tā regulātoru sapulces notiek, kad apstiprinātos spēkus? Cik bieži Nu jā, pēdējos mums. Cik reizes? Ja mainās kaut kur 10% izmaksas palielinās vai samazinās, 10% izmaksas, Tā, tad vai? reiz var sniegt viņiem, jā. Ja izmaksas uz vienu pusi vai uz otru, vai samazinās vai tā vai. Nu, teorētiski, ja mēs tagad izguvētu jauno, rekonstruētu jauno katru māju, 4 ilgi, tas un tā, tas gads, kas, nu, jaunā katru gadījos gadā, iespējams, ir tā, ka tā apkuras taisa un tie ieguldījumi uz kurināmo varētu kristies, tādu prognožu jums nav. tas viss ir atkarīgs no mūsu kvalitātes. Bet tagad sākam gatavot jūs sauso, jā. Tas ir Jau pats būs- vēl jāuzstāda. Puse būs sausas malkas, un es ceru, ka būs izdevumi mazāk, protams, bet, pacelt jautājumu par tarifu samazināšanu, nezinu, diez vai, tad jau mums ir tik godīgi, jo tāda mājas, kuras mēs strādājam, ar kurām mēs strādājam ar mīnusu. Granulas. Granulas, jā. Man jāsaprot, Jā, jāņem kopā. Mēs tur ņemam mazā Bet šeit mēs vairāk. zinām, ka mums tiešām ir mazāk. Tā mēs uz to mēs Jā, ejam. paceļās. mums vēl var taču viņi nav. Elektrīgi, jā. Tā. Vai viņi būtu pēc Tikai iespējas? apjomos atkal, maz megavatu. Ja būtu, kāda ziema, skatoties, ja kāda Jo temperatūra. augstāka zima, jo labāk ir komunālais jāmaksā. Tieši tā. Tiek patērēt vairāk kilovati un, teiksim, tā tas arī ir megavati. Un tā tas arī ir, kad mums ir tāds Vairāk kopējums. punktiem laika apstākļiem. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Tad runa iet par to darba grupu. Darba grupu, tad mēs šeit sastādīsim, vai uzticēsties to izpilddirektoram vai priekšsēdētājai. Jo tur iekšā mēs liksim, protams, ekonomistus, komunālās saimniecības pārstāvus, arī pāris deputātus. Līdz ar to šī grupa būs tāda paliela. Lai mēs šodien, lai mēs šodien te netirgotos. Jā, viss ir. Speciālisti iespējami būs, protams, iesaistīt šajā grupā. Īstenībā uz to mēs sēdē ir jābūt. Jā, tāpēc es arī saku, ka šodien tirgojamies šeit pa personāli, vai mēs viņu... Es domāju, ka labāk padomāt mums drusiņu, tad uz galvas sēdē iesniegt jau nav. Mēs iesniegsim, jā, lai varētu paskatīties. Tā, tad... Bet par tiem saistības arī ir jādomā. Tas viss kopā būs saistīšie noteikti. Tā, vai tad ir vēl kādi jautājumi? Ķēmas nav. Nav? Tātad līdz ar to komitejas sēdi slēgsim.